Ārā beidzot ir iestājusies vasara, un mēs Nightlife TV izejam ielās. Šīs nedēļas lielākais un spilgtākais notikums bija Limp Bizkit koncerts. Kuku Krekla darbnīcā Dagmāra Legante zīmēja T-krekliņu, kā arī Markusa Rīva albuma prezentācijā Es ticu. Šoreiz Kuku darbnīciņā Dagmāra Legante zīmēja T-krekliņu un pastāstīja mums par laikiem Amerikā un to, kā viņa sāka fotografēt. Čau, čau! Esam šodien Laimas krekliņu fabrikā un viesos mums ir Dagmāra Legante. Labvakar! Labvakar! Ir jau kaut kāda plāna, ko tu te zīmēsi uz krekliņu? Jā, man pat ir paraugs. Es jau uzskicēju, ja es varu parādīt. Lūk, mēģināšu uzzīmēt šo te. Es parasti mēģinu uzzīmēt šo te, jo man daudz lietas dzīvē nesanāk uzzīmēt. Tad es zīmēju šīs te vienu aci un lūpas, jo otra man parasti nesanāk vienāda vairāk. Tāpēc es izmantoju matu struktūras. Nu, zīmēt es mācījos, man liekas, tā, ka man bija gadi 6. Tāpat Pārdaugavā bija kaut kādu bērnu, es nezinu, mākslas skola, es nezinu, kaut kur Āgenskalnā, 2. stāvā, kaut kādā privāta mājā, 2. stāvā. Kaut kādi kursi, es nezinu, bet tas bija tiešām maziņi. Un kaut kā man patika zīmēt, varēja stundām sēdēt un zīmēt. Nu, man bieži vien sanāk tā, ka es sāku zīmēt vienu, un tad man sanāk kaut kas cits. Piemēram, man vēl mamma ir saglabājusi bildīti, kur es biju speciāli nolikusi pretī lācīti, es zīmēju lācīti. Sanāca pūcīte. Nu, ko meitenes? Sākam! Tu biji Amerikā, ja? Vispār 3 reizes, jā. Jā, un kādi bija nolūki? Ko tu tur darīji? Pirmoreiz aizbraucu vienkārši ekskursijā ar piekdieniem uz 10 dienām, un tur man jau iepatikās. Tad otrais jau es braucu ar nolūku, es studēju tajā Ņujorkas Filmu akadēmijā 1 mēnesi. Nu, un tad man šausmīgi patika, bet, nu, tā kā man vajadzēja braukt atpakaļ, es atbraucu atpakaļ, un tad es braucu 3. reizi. Nu, kā saka, same different day, jā, un viss ir daudz savādāk. Nē, es arī mācījos no sākuma tajā pašā skolā, pēc tam atradu bija vēl viena, es mācījos tādā HB Studio, kas bija daudz mazāka, tāda privātāka arī aktieru skola, un es tiku pie baigā skolotāja, kas saucās Ostins Pendletons, ja nemaldos. Viņš arī režisējis, piemēram, Merilu Streepu, Shakespeare in the Park, viņiem ir tāds izrādes. Jā, tad es arī vēl fotografiju sāku mācīties, melnbalto ar filmiņu. Lūk, nu, arī iepatikās. Es kā kaut ko sāku darīt, man ļoti uzreiz viss iepatikās. Dzīvē vajag ļauties visam, jo nekad nevar zināt, ko tev dzīve piespēlēs. Piemēram, man tūlīt piespēlēs flomāsteru. Es nezinu, es gribētu varbūt kaut ko jaunu. Laikam tāpēc ir tā fotografija tagad kaut kā man ieķērsies tajā sirdī. Un kaut ko laikam radīt tam līdzīgu. Kaut ko ar fotografiju, ar mākslu, ar... Nezinu, tād jau katrs muļķis ir digitālai fotogrāfs, tā kā es esmu tajā barā. Šim paies vēl pāris gadu, kamēr es varēšu sev atzīt, nu jā, nu es varbūt esmu fotogrāfa, bet nu jādomā reāli tāpat kā, es saku, tu esi aktrise? Nu, es saku, nu, Reizī Kalniņa ir aktrise. Es esmu vienas izrādes aktrise Dailas teātrī, es esmu pasākumu vadītāja, es esmu cilvēks, kas mācās fotografiju, kas grib uztaisīt kaut kādu projektu ar to. Nu, mākslinieks, vai? Čeburātors. Vienkārši tāds es. Kas tev amerikāņos tracināja? Viņu pārākais naivums un tas, ka vienmēr viss ir tik forši.
Nu, pārspīlēts varbūt tās bišķi tas smaids, bet, lai gan atkal atbraucot, man liekas, bišķiņ tas pietrūka. Tev ir jārunā daudz savādāk. Man teica, ka es atbraucu no turienes un es stāstu, un es runāju, un pilnīgi savādāk, jo saprot, ja tu tā nerunās, tev neviens nemaz nedzirdēs. Nevar tā atnākt. Jā, ziniet, es televīzijā Latvijā strādāju, 10 gadus filmējos un teātrī spēlēju. Tur tā nevar, tur neko. Man draudzene par mani stāstīja, un es tā klausījos. Johaities, to visu es darījusi, izklausās tik svarīgi. Ka viņi tur tā, un taču 10 kādus. Un viņai tāda pieredze, un kāda viņai skeči, un tur viņa parodēja, un viņa parodēja valsts prezidentu. Un tā, un šitā, un es klausos, tas viss par mani, wow. Izklausās iespējīgi, bet pats par sevi tā jau nekad nerunās. Gribētu teikt noslēgumā, domājiet pozitīvi, jo viss tas, ko mēs domājam, tas viss materializējās, un līdz ar to labāk domājiet pozitīvi, lai tas viss pozitīvais arī notiek. Nevis domāsim, ka viss būs slikti, jo jums būs taisnība, viss arī būs slikti. Tātad domājam pozitīvi un radam mākslu. Nu, redz, kā sanāk. Bijām Andrejsalā ikgadējā pasākumā Zaļā ceturtdiena, kur satikām Annu Grīvu, kurš dzied vienkārši lieliskas dziesmas. Un arī grupa The Satellites, kas ir atkal sagājuši kopā pēc ilgiem gadiem. Pastāstiet, kā viss tas radās? Tas bija tā, kāpēc ne Zaļā ceturtdiena? Īstenībā ne tikai nekāpēc tā, kā knikšķis, bet mēs arī diezgan padomājām to, ka viss šīs aktuālās zaļās dzīves lietas un negluži propaganda, bet piedomāšana pie tā, ko tu dari, baigi labi sasaucās un māksliniekiem patīk. Šovakar šis ir 4. pasākums, kurā spēlē jau 5 grupas. Viena neviens nezina īstenībā, kas uzstāsies. 4 ir zināmas, bet kopā ir 5 grupas, tā kā tas tāds mini festivāls jau sanāk. Būs skaisti. Jau 4. reizi projekts Zaļā ceturtdiena precējas savus apmeklētājus ar vairākiem muzikāliem pārsteigumiem no Andra Grīvas un grupas Satellite LV. Projekts ne tikai aicina dzīvot zaļi, vienoti ar dabu, bet arī baudīt gudru mūziku. Ko gan tas nozīmē? Mani sauc Andris Grīva un sveiciens Nightlife TV skatītājiem. Turiet smaidu! Tagad skatieties kadriņus no pasākuma Positive Vibes, kurā uzstājās Junior Robinson no Londonas. Good evening, Riga. Good evening, Latvia. Hello. How are you doing? Very well, thank you. How do you feel tonight? I'm feeling hot and tired. Hot and tired. There's still one stage to go. So Yeah. it's not your first time in Riga, isn't it? No, not my first time. And so it's just great to be coming back home, actually. It's like a home now. So it's really enjoyable for me. How do you see the audience here? Oh, the audience are live. Very lively, very kicking, and it's great. It's great fun. It's always enjoyable when you can, get the response from the audience. It's just enjoyable, an enjoyable feeling, and it makes my job easier, as an artist. So it's great. So we can be sure that you're definitely gonna come back again. Oh yes. Hey, Nightlife, thank you very much. I hope to see you guys again soon.